Raidījumā savukārt ceturtā studija mēs turpinām savus stāstus, un vienu no pēdējiem gan jāteic stāstiem, un te runa būs par raidījumu Mana dziesma. Un par īpašajām zvaigznēm tieši šīs svētdienas raidījumā. Šoreiz 4 jaunas dāmas, 2 Robertas un 2 Elizabetes, tā arī nosaukuši savu ansamblu zīmīgi Re. Kaut kur dzirdēts nosaukums. Jau kopš 3-4 gadu vecuma meitenes dzied, izglītojas Doma koru skolā un arī pie privātu skolotājiem. Protams, kā jau visiem tīņiem, viņām patīk gan Katy Perry, gan citas mūsdienu divas, taču meitenes prot novērtēt arī, ja tā varētu teikt, populārās mūzikas klasiku un tiešām augstvērtīgu mūziku. Nu, protams, ka runa ir par Raimondu Paulu. Jau pavisam drīz savos televizora ekrānos redzēsiet jaunāko Mana dziesma raidījumu, un tajā šoreiz uzstāsies meiteņu kvartets Re. Meitenes izpildīs Raimonda Paula dziesmu Ne silts, ne augsts. Kā izrādās, grupas nosaukums Re radies saliekot kopā grupas dalībnieču vārdu pirmos burtus. Abas Elizabetes un Robertas dziedāt sākuši jau no 3 gadu vecuma un šobrīd turpina izkopt savu dziedāt prasmi Rīgas Doma koru skolā, kā arī pie privātu skolotājiem. Kurš no jums ir lielais boss? Mūsu grupā īstenībā tāda bossa, var teikt, nav, tāpēc, ka mēs visi sadarbojamies. Katra mums par sevīm ir katras boss. Par šito te skaisto meiteni es esmu dziedājis kopā vairākas reizes uzstājies. Viņa brīnišķīgi dzied visādos. Mēs atkal Ziemassvētkos dziedāsim kopā. Tas ir, viņa mana bīde, tā varētu teikt. Viņa man tā, es saku, es jau ko tu nevari to vari. Viņa man saka, tu neuztraucies, tu to spēj, vai ne? Tā ir. Meiteņu dziedāšanas talantu apliecina ne tikai koncertēšana kopā ar Latvijā iecienītiem skatuves māksliniekiem, bet arī uzstāšanās pieredze ASV, kas 11 gadu vecumā ir visnotaļ vērā ņemams sasniegums. Jā, tas ir diezgan daudz priekš tādiem maziem bērniem. Meitenēm liels atbalsts ir viņu mammas, kuras gatavas veltīt visu savu brīvo laiku un enerģiju, lai palīdzētu sagatavoties priekšnesumiem. Reizēm, kad ir bijuši koncerti, pat ir sanācis tā, ka, ja ir kaut kāda viena dziesma starpā, kad ir jāpārģērbs, tad viena mamma vēl kleitu, otra jau zābaku šņorē. Tā ir tikai arī mums visām sadarbība. Vai jums ir frizieru diploms? Nē, nav. Diemžēl. Un kā jūs izdomājat, kādas frizūras meitenēm uztaisīt? Parasti ir ļoti maz laika, tāpēc frizūras ir šitādas. Jo trakāk, jo labāk. Jā. Šai dziesmai noteikti. Starp frizūru veidošanu un grimu uzklāšanu Elizabete pat atrod laiku, lai izpildītu skolā uzdotos mājas darbus. Es mācos mājas darbus sociālajās zinībās. Nepaspēja mājās izpildīt? Jā, tāpēc, ka vakarā bija jāgatavojas koncertam. Meitenes nevien dzied, bet arī paspēja piedalīties talantu konkursos, apmeklēt itāļu valodas kursus, jogu, peldēšanas nodarbības, dejošanu. Rodas jautājums, kā to vispār iespējams apvienot? Tas nav nemaz tik grūti, kā izklausās, ka visu laiku ir jāskrien kaut kur. No vienas puses ir nedaudz tāds stress, kur jābūt, bet no otras puses viss tik vienkārši tomēr sanāk. Tiekamies svētdien šovā Mana dziesma!